Ņemot vērā Baltkrievijas īstenoto nelegālās imigrācijas spiedienu, vakar tika pārtraukta Silenes robežšķērsošanas vietas darbība. Lai nodrošinātu, ka robežas slēgšana norit arī fiziski, darbu nostiprinot robežpunktu ar betona blokiem, nekavējoties uzsāka Zemesardzes 3. Latgales brigādes zemesargi. Sagatavošanas darbi jau bija veikti pietiekami saulaicīgi. Mēs saņemam signālus no mūsu partneriem par tādu iespējamību, ka būs jāslēdz šīs robežpunkts. Un, protams, tā, lai netraucētu gan civiliedzīvotājus pieguļošās teritorijās, gan arī šo transporta kustību uz robežas, mēs tā saulaicīgi sagatavojam materiālo-tehnisko bāzi tieši fiziskai robežas slēgšanai. Robežpunkta nostiprināšanai tika izmantoti ne tikai betona bloki, bet arī dzeloņdrātis. Necaurbraucamā siena starp Latvijas un Baltkrievijas robežu tika izveidota nepilnu 4 stundu laikā. Principā 8 vakarā mums bija dots uzdevums slēgt robežu, un pirms pusnakts tieši mēs arī šo uzdevumu paveicam. Mēs noslēdzam robežu, izveidojam aizsardzības šķēršļus gan uz kopējas robežas ar Baltkrieviju, gan arī mūsu jau robežpunktā iekšienē, tā, lai minimalizētu iespējamo iekļuvi šajā objektā. Cenšamies ekonomēt savus resursus un zinām to, ka mums ir vairāki uzdevumi vienlaicīgi notiek mana atbildības teritorijā, tātad šo uzdevumu paveica viena inženieru nodaļa. Lai būtiski neietekmētu kravu pārvadājumus, kā arī citus akūti nepieciešamos braucienus, uz robežas darbību turpinās Pāternieku robežšķērsošanas vieta. Jāpiemin, joprojām gan spēkā ir ārlietu ministrijas aicinājums Latvijas iedzīvotājiem neceļot uz Baltkrieviju un Baltkrievijā esošos Latvijas valstspiederīgos pamest valsti. Pamatojums, protams, ir tas, ko mēs visi diezgan regulāri dzirdam arī presē par to, ka mūsu izlūkdienesti un NATO valstu izlūkdienesti saka, ka Baltkrievijas viņu kolēģi, tātad Baltkrievijas izlūkdienesti mēģina vervēt Eiropas Savienības pilsoņus savu interešu, tā teikt, veikšanai. Nereti cilvēki tiek apsūdzēti nepatiesos pārkāpumos un arī aizturēti. Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības nodaļas vadītāji norāda, šogad Baltkrievijā aizturēti jau 10 mūsu valstspiederīgie. Mēs apzināmies, protams, ka bezvīzu režīms un radu un citu apstākļu esamība Baltkrievijā šos ceļojumus padara ļoti interesantus un tādus aicinošus. Bet mēs ļoti labi apzināmies arī, ka tie cilvēki, kas šobrīd ir aizturēti Baltkrievijā, iespējas palīdzēt ir minimālas un ļoti ierobežotas, un arī valstī nav tiesiskuma. Tas ir jāsaprot, ka tiesa nenotiek tā kā Latvijā, apsūdzības netiek izvirzītas tā kā Latvijā. Tā kā cilvēki ir aizturēti par visdažādākiem pārkāpumiem, sākot no sīkām zādzībām, krāpniecību līdz pat apsūdzībām spiegošanā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti nopietni. Pagājušajā gadā tika aizturēti 13 Latvijas valstspiederīgie. Ministrijā gan piebilst, statistika nav pilnīga, jo ne visi vēlas informēt par to, ka ir aizturēti Baltkrievijā. Nikija Krivāne, Elīna Lapiņa, RTV.